Es domāju, ka Latvijas ir fantastisks uzņēmējs. Kāpēc? Es teiktu, ka mums ir tāda Latvijas ļoti kvalitatīvs uzņēmējs, jo, ja mēs paskatāmies, ļoti senā mūsu mantojumā, kādā brīvdabas muzejā vai apskatam, kaut vai kā mēs ādam cimdus, es nemāku adīt. Šmaucos skolas laikā. Bet kā tas cimds ir radīts, tur ir tāda kvalitāte, tur ir tāds luksus, un Latvietī ir ļoti tāda, spēja radīt kaut ko ļoti izsmalcinātu, kvalitatīvu. Ir tikums, darba tikums, kas ir uzņēmējdarbības pamatā. Uzņēmējdarbības pamatā nav tā kā, spēja kaut ko izdomāt, šiverēties. Jā, bet ir spēja, tā kā ir darba tikums, principā, kas to ilgtermiņā vienkārši uzbūvē, to kāpnīt pa kāpnītei, jo tā šiverēšanās dažkārt ir tāda skriešana pa placi, vai nav tā savā jāstei pakaļ, bet darba tikums un orientēšanās uz ilgtermiņu, lai tas cimds iztur to malkas ciršanu, lai tas cimds iztur baļķa nešanu, lai viņš sargā, lai viņš svētī. Un tas ir tas labais enerģijas lādiņš, kas arī to labais nodoms, tikums, kas arī virza jebkuru lietu. Īstermiņā, jā, šiverēšana ir palīdz, ir ok, bet tāda, patiešām, savas lietas, savas valsts celtniecībā mums ir jāskatās tur, kur mēs gribam nokļūt, un jādara tas cimds jāda kārtīgi.